Es gribētu teikt, ka šodien mēs tiekamies, lai atskatītos uz to, ko mēs esam izdarījuši un paskatītos uz priekšu un likt nākamos mērķus. Un pērn es šeit teicu, šī vietā, šajā laikā, kā kopš 2023. gada pavasarī daudz kas mainījies. Toreiz mēs 6 mēnešus jau bijām valdībā, un faktiski tie bija tādi iekšpolitiski jautājumi. Bet šodien es arī varu teikt, ka ļoti daudz kas ir mainījies salīdzinot ar pagājušo gadu, un tie ir, teiksim tā, ģeopolitiski dažādi procesi, kas šo arī nosaka. Un te es gribētu sākt ar to, ka ASV prezidenta Trumpa dinamiskā dienas kārtība, kurai gandrīz visu var sekot līdz tiešsaistē, ko viņš dara, tā ir jauna pieeja, kā radikāli pārkārtot valsti, veidot starptautiskās attiecības, risināt konflikts, ievies būtiski izmaiņas arī ģeopolitikā. Un ASV tā kā vairs negrib būt pasaules policists, kas vienmēr nostājies pareizā pusē. Trumps tā kā koķetē ar Krievijas diktatoru. Un tad ir jautājums, spēle ar šādiem noteikumiem ir jauna līmeņa nenoteiktība. Tie ir lēmumi un signāli, kas rada nozīmīgas ģeopolitiskas sekas un neparedzamu ar iznākumu. Visi cenšas saprast, kādas šai politikai būs sekas un ar ko jārēķinās Eiropai un katrai valstī individuāli. Prognozēt tālākos soļus un to ietekmi ir grūti, bet savā ziņā tam visam arī ir pozitīva ietekme. Un tiešām es tur redzu pozitīvu. Eiropas valsts jau ir mobilizējušās, sapratuši, ka Eiropai jābūt spēcīgiem valstu līderiem. Daudzās jomās lietas jāņem savās rokās. Ir jāstiprina dažādas spējas, lai pirmkārt šo nenoteiktību izmantot savās Eiropas un mēs arī Latvijas interesēs. Otrakārt, krīzes situācijā vairāk paļautos paši uz sevi. Modrība, viedums un tālredzības stratēģija ir šī laika atslēgas vārdi. Tā ir cīņa par autoritāti, ietekmi, cieņu un spēju gudri aizstāvēt savus intereses. Eiropai ir jātiek galā ar savu lēnīgumu, dažkārt pārprastu demokrātiju un reālai dzīvei atbilstošām prioritātēm un arī līderības trūkumu. Kolēģi, un šajā laikā mums ir īpaši jādomā par nacionālām vērtībām, par mūsu Latvijas Zemnieku savienības vērtībām, arī par mūsu vēlētāju vērtībām, ko viņi vēlās no mums redzēt un dzirdēt. Un mums ir skaidri jāzina, kas mēs esam un kur mēs ejam, kas ir tās vērtības un sarkanās līnijas, kas ir vienkārši arī ikdienas darbi, kas veido mūsu ikdienu un padara Latviju drošāku. Un te es gribētu pieminēt, piemēram, migrācijas jautājumus. Pēc manas iniciatīvas sākām ieviest kārtību pārtikas piegādes jomā. Cilvēkiem, kas strādā apkalpojošā sfērā, jāievēro higienas prasības, jāzina valsts valoda elementārā līmenī. Cīņa par to, man liekas, ir bezjēdzīga, jo ir jābūt cieņai pret ēdienu, cieņai pret cilvēkiem, kas sagaida kvalitatīvas piegādes un kas arī piedalās satiksmē, brauc ar mašīnām. Tas ir pats minimums, ar ko jāsāk. Taču prasība reģistrēties kurjeriem atklāja to aizberga daļu, ko mēs neredzējām, bet nojautām. Daudz no šiem cilvēkiem Latvijā uzturās nelegāli, un tas absolūti nav pieļaujams, jo nelegāļi rada draudus mūsu nacionālajai drošībai. Tas ir darbs iekšlietu resoram mums visiem kopā. Un te es arī ļoti ceru, ka Izglītības un zinātnes ministrija veiks pasākums, jo studijas augstākā izglītībā nevar būt migrantu brīvbiļeti uz Eiropu. Taču tajā pašā laikā viestrādnieki mums ir vajadzīgi mūsu tautsaimniecībā, bet tiem ir legāli jāiebrauc Latvijā, jāsamaksā nodokļi, un kad atļaujas beidzās, arī kārtīgi jāaizbrauc projām. Mums jābūt patriotiem, jāatbalsta vietējie ražotāji. Mēs esam panākuši, ka pārtikas tirdzniecības vietās uz cenu zīmēm jāizvieto norāde par valsti, kurā ražots pārtikas produkts. Pārtikas produktu izcelsme ir īpaši svarīga pašreizajā ģeopolitiskajā situācijā, kur lielākā daļa Latvijas sabiedrība nevēlas atbalstīt agresoru valsts un pirkto produktus, bet vēlās atbalstīt Latvijā ražoto produkciju. Un tieši šī izcelsmes valsts norāde dod mums iespēju skaidri redzēt veikalā, kur ir produkts ražots. Un vairs nav iespējams noslēpt izcelsmi ar skaistiem nosaukumiem, latviskiem nosaukumiem uz pārtikas produktiem. Tagad man ir jāsaka tā, ka mēs arī nedaudz ar saviem ēdinātājiem šodien grēkojām, jo šis te ir Lietuvas. Un tad tas tikai atgādinājums, ka mums arī ikdienā ir jādomā, ikdienā par tādu sīkumu, ja? Jo, protams, ka ēdiens ir lielisks, ko viņi sagatavojuši, bet redziet, ja mēs nepiedomājam, tad gadās arī, ka mēs nenopērkam Latvijas produktu.
Nākamais, kur es gribētu pievērsties demogrāfijas situācijai, tā jau ir ļoti satraucoša jau vairākus mēnešus, un mēs esam liecinieki vēsturiski zemākām dzimušo skaitām Latvijā. Un demogrāfijas jautājums ir neatrisināts visās pasaules attīstītās valstīs. Te es gribētu teikt, ja kādā attīstītā valstī kāds atrastos, kas tādu skaistu risinājumu un demogrāfija sākt iet uz augšu, viņš noteikti dabūtu Nobela prēmiju. Bet tā nav. Un te nebūs viens labs risinājums, bet mēs, protams, varam uzlabot šo situāciju. Un te es gribu teikt, ka Labklājības ministrijai un ministram Reinim Uzulniekam kopā ar Uldu Augulu, kur ir sagatavojuši plānu, tas ir labs plāns un viņš ir steidzami jāievieš. Un te nav runa tikai par kaut kādu pabalstu politiku. Es teiktu tā, ka no savas puses vēlos piebilst, ka šis jautājumu loks ir ļoti plašs un te tai rīcībai jābūt ātrai. Piemēram, mēs varam runāt, kā veicināt 3. 4. bērnu ģimenē. Tad, piemēram, vairums Zemnieku savienības biedru uzskata, ka 3 un 4 bērnu vecākiem jādod iespējas arī agrāk doties pensijā. Tā kā tas ir 5 bērnu ģimenēs. Šādu priekšlikumu atbalsta 70% arī Latvijas iedzīvotāji. Un, protams, jāveicina arī, lai 1. bērnu ģimenē. Un te es redzu būtisku lietu, kur faktiski tikai naudas jautājums, kā varētu jau pirmo soli spērt. Mums jāpalīdz tām ģimenēm, kuras ļoti, ļoti vēlās bērniņu, bet nevar. Un ir jāpiešķir pietiekams finansējums un jālikvidē rindu uz valsts apmaksāt medicīnisko palīdzību un uz mākslīgo apaugļošanu. Tas ir pirmais, kur mēs varam vienkārši piešķirot naudu uzreiz, dot iespēju tiešām tām ģimenēm, kuras gadiem mēģina, kuras rūpēsies par saviem bērniem. Un tā nav kaut kāda pabalsta politika, ko mums pārmet. Tas ir tas, ar ko jāsāk. Un arī, protams, sabiedrībā jāmaina domāšana. Ģimenes ar bērniem ir jāatbalsta arī ikdienā. Bērni ir mūsu visu kopīga atbildība, nevis traucēklis ērtai un labai dzīvei, kā dažreiz tā mēs padomājām. Katra sabiedrības locekļa pienākums ir rūpēties, lai bērni ir drošībā, saņem kvalitatīvu uzturu un izglītību un arī sabiedrības laipnību. Un šajā kontekstā arī jāpiemina, ka LZS biedri atbalsta arī bērnu tiesības uz pilnvērtīgu bērnību. Mēs neatbalstām liberāļu kultivētās dīvainības, piemēram, dzimuma maiņu saistīt medicīniski iejaukšanos bērniem līdz 18 gadiem. Starp citu, mūsu veiktā arī sabiedrības aptauja parādīja, ka šādu lietu neatbalsta 90,4% Latvijas iedzīvotāji. Līdz ar to absolūts vairākums uzskata, ka tādas darbības Latvijā ir jāaizliedz. Iejaukšanās bērnu tiesībās un dzimuma maiņas legalizācija tiek uzturēta no šauras sabiedrības grupas, pie kuras patiesiem mērķiem mēs vispār nevaram zināt. Mums nebūtu laiks jātērē neobligām liberāļu izraisītām ideoloģiskām diskusijām, bet jārīkojās. Mūsu valstī ir daudz izaicinājumu. Šis laiks ir, kad jāspēj noteikt prioritātes, tas, kas tiešām ir svarīgs. Un, dāmas un kungi, šīs nedēļas sākumā, 25. martā, sētās biskārti un pie mājām sēru karogi. Un tas atgādināja par šo okupāciju, kas mums bija, par cilvēkiem, kas cietuši. Un mēs arī, protams, varam paskatīties savādāk uz to. Un vēsturnieks Gads Krūmiņš pavisam nesen minēja, ka Latvija okupācijas rezultātā nav ieguvusi 824 miljārdus ASV dolārus. Te rodās jautājums arī, kāda būtu Latvija, ja nebūtu okupācija, un ko mēs būtu sasnieguši, ja nebūtu šī okupācija. Un atceramies, toreiz izvedā vairāk nekā 42,000 Latvijas iedzīvotāji, un lielākā absolūta daļa bija no laukiem. Viņu noziegums bija tas, ka viņi bija zemnieki, viņi strādāja uz savas zemes. Bet jāsaka tā, ka mēs zemnieki izdzīvojām un arī Latvijas lauki izdzīvojušie. Un mūsu spēks vienmēr ir bijis Latvijas laukos. Tieši lauksaimnieki bija tie, kas deva lielu ieguldījumu, atcerēsimies, barikāžu laikā, lai aizsargātu mūsu Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un mēs, Latvijas Zemnieku savienības biedri, pārstāvam šo mūsu tautas daļu. Mēs esam zemnieki un ticam mūsu spēkam, dzīves ziņai un arī vērtībām. Mūsdienas ir savā veidā savādāks, taču tomēr no drošības vajadzībām mēs tālu neesam tikuši. Tieši lauksaimnieki un pārtikas ražotāji tie, kas krīzes situācijās nodrošinās mūsu strateģisko resursu pārtiku. Tas ir Zemkopības ministrijas dienas kārtības jautājums, un arī šodien mums ir sagatavot Zemnieku savienības rezolūcija par pārtiku kā strateģisko resursu. Bez pārtikas nevar iztikt neviens Latvijas iedzīvotājs, nedz karavīrs, nedz arī robežsargs sargājot robežu. Tas mums ir ļoti svarīgi. Un sabiedrībai svarīgi arī ir jautājumi, kas mums Zemkopības ministrijā ir risināti. Un iepriekšējā gadā bija top jautājums
administratīvā sloga mazināšana mūsu ministrijas resoru iestādēs. Es te varētu uzskaitīt daudz, bet es saīsināšu. Un mēs, piemēram, apstiprinājām grozījumus KLP strateģiskā plānā. Tur atcēlām ļoti daudz dažādas prasības, kas bija. Bet mēs, protams, varam iet tālāk, un mēs arī šogad to darīsim. Mēs samazinājām iestāžu skaitu, mēs apvienojām lauksaimniecības datu centru ar lauka atbalsta dienestu. Mēs samazinājām izmaksas, samazinājām darbinieku skaitu, un arī tagad ir vienkāršotāka uzraudzība un mazāks darbinieku skaits, kur pie kā jāiet lauksaimniekiem un kur kontrolē lauksaimnieks. Mēs arī ejam uz dažādiem jauniem e-pakalpojumiem, tas varbūt nav tik viegli, bet tie, kas viņus sāk izmantot, tie ir arvien vairāk, un, protams, ka tas ir ērtāk. Un tātad, ja grib, tad var šo birokrātiju mazināt, un te nevajag organizēt darba grupas dažādas sarežģītas un platformas, kur apspriest, ko un kā ir vienkārši jādara un jāskatās katrs solis, katrā vietā, ko mēs varam samazināt. Un te es gribētu teikt, ka arī, lai lauksaimnieki saņemtu nepieciešamo atbalstu, ir darīts daudz. Mēs, piemēram, esam pagarinājuši iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumu un subsīdiju neaplikšanu līdz 2029. gadam. Mēs esam piešķīruši programmai Altumā 42 miljonus eiro aizdevumu sekšanai ar īpaši maziem kredītprocentiem, tas ir līdz 3,5, un ja vēl ņem vērā to, ka tos var saņemt atpakaļ, tad faktiski lauksaimnieki šajā brīdī var izmantot apgrozāmiem līdzekļiem aizdevumu ar 0%. Finansējums arī ir nodrošināts kredītprocentu dzēšanai un citām lietām. Svarīgi, ļoti svarīgi, ka Saeimā mēs panācām, ka PVN samazinātā likuma augļiem un dārziņiem šobrīd ir patstāvīgi. Viņi nav terminēti, tad viņa ir nofiksēta likumā kā patstāvīga likme. Un, protams, mēs Zemkopības ministrijā arī lielu uzmanību vēršam bērnu ēdināšanai skolās, lai skolēni ikdienā varētu saņemt sabalansētu, garšīgu un veselīgu maltīti. Un Zemkopības ministrijai ir risinājums par īsām pārtikas ķēdēm. Es gribu vēl minēt, ka mēs esam paredzējuši 16 miljonus eiro arī speciāli šo īso ķēžu atbalstam caur līderu programmu. Un es gribētu arī pieminēt mūsu valdes locekli Dainu Karols, kurš ar šo jautājumu strādā, kurš arī man ir padomnieks Zemkopības ministrijā, un tā ir mūsu visu prioritāte. Un šeit es varu apliecināt, ka attiecībā uz lauksaimniekiem, zivsaimniekiem un mežsaimniekiem mēs aizstāvēsim viņu intereses un tas darbs turpinās. Un tagad vēl turpinot par pašu būtiskāko, par ko es iesāku, par valsts drošību. Kādā no sociālajiem mēdījiem es pamanīju kādu ASV pilsoņu jautājumu. Kas gan Latvijā vēl bez naida pret Krieviju? Tas laikam varētu būt Trumpa atbalstītājs. Sākumā tas bija zināms šoks, bet pēc tam es atskārtu, ka citur pasaulē nav zināms nekas par mūsu vēsturi, tautsaimniecības sasniegumiem, okupācijas režīma agresīvām represijām un iznīcinot mūsu labākos intelektuāļus, mūsu tautu, uzņēmējus un lauksaimnieks. Daudz pasaulē nesaprot šo latviešu tautas sāpi, jo dzīvojuši brīvībā, bez diktatoriem, kariem jau ir ilgu laiku. Vēl mazāk, acīm redzot, ir zināms, kas mēs esam un ko mēs darām šajā laikā. Un tāpēc tā ir mūsu viskopējā atbildība. Un Zemkopības ministrijas var teikt, mēs kopā ar citiem valdības ministriem esam labs piemērs, kā Eiropas gaitiņos cīnīties par mūsu nacionālām interesēm. Mēs esam milzīgas pūles ieguldījuši Latvijā ar ierobežot tirdzniecību ar agresoru valstīm, ar Baltkrieviju, ar Krieviju. Un tajā brīdī, kad mēs Eiropā runājām, tad daudz tiešām nesaprot, kāpēc mēs to darām. Bet pateicoties mūsu iniciatīvām ir paaugstināti importa tarifi Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktiem kā graudaugiem, kas deva iespēju mūsu lauksaimniekiem atkal atsākt eksportu uz citām Eiropas valstīm, kur mēs nevarējām, jo tur bija priekšā Krievijas lētāka produkcija. Un drīz arī stāsies vēl paplašināt tarifu, kas attiecās uz augļiem un dārziņiem, lai neienāktu arī šie produkti, kur mēs strādājām un kur ir sarežģītāk, tas ir attiecībā uz zivīm un zivju produktiem, kas nav godīgi, jo Krievu Baltijas jūrā zvejo neievērojot principus, nesaudzējot zivju krājumu, mūsu zvejniekiem jāsamazina ir zvejas apjomu, ne tikai mūsu visiem, kas ap Baltijas jūru. Un tā kā šis arī ir, kur mums vajadzētu zivju produktus aizliegt. 2024. gadā mēs arī pievērsam pastiprinātu uzmanību kokmateriāliem, kur nāca iekšā, un ir izteikti gan brīdinājumi, gan arī imports pārtraukts un piemērot sodi. Te var secināt tiešām, ka agresors, tā teikt, savu spalvaino ķepu grib uzlikt visur, kur viņš var gūt kaut kādu peļņu un papildus labumu, lai, teiksim, finansētu savu noziedzīgo kara mašīnu.
Un nemazāk svarīgs jautājums ir Eiropas Savienības kopējā, bet rietumvalstu izpratne par reālo situāciju, un tā tiešām ir vienmēr bijusi atšķirīga. Tāpēc strādājam, lai tā nebūtu. Otrs būtiskākais darbs, ko mēs darām, un es jau pieminēju, ir par pārtiku kā par strateģisko resursu. Un te mēs skatāmies Somijas virzienā. Krievijas pierobežu valsts, kas spēj uz gadiem sakārtot civilās aizsardzības jautājumus, iesaistot pašvaldības, lai iedzīvotāji justos droši. Somijā ir pārtikas krājums, Somijā ir patversmes. Ja? Un Somija gal galā 8 gadus ir atzīta par laimīgāko valsti pasaulē. Nu, cim redzot, mums tālu nav jābrauc, vienkārši tepat blakus no kaimiņiem ir jāpamācās. Par tautsaimniecību. Jo runāja mūsu partijas priekšsēdētājs Viktors Valains, bet es dažus pieturus punktus. Un šeit es gribētu pieminēt attīstības finansējumu pieejamību un daudzveidīgu finanšu pakalpojumu tieši tautsaimniecības asinsritē ir vajadzīgi. Reģionos tā ir problēma. Bez reģioniem Latvijas attīstība nav iedomājama. Un mēs dzīvojam iespēju laikā, līdz ar to nevar būt tā, ka cilvēks laukos vai tālāk no Rīgas nevar iegādāties mājokli vai saņemt nelielu aizdevumu mazajai uzņēmējdarbībai. Un Latvijas Bankas prezidenta pārvēlēšanas procesa iezīmē jautājums, kas ilgstoši nav risināti. Mēs toreiz aizrādījām un norādījām, ka tieši viņš bija tas, kas krājaizdeva jautājumu, nebija kustinājis no bankas puses, un varbūt pat banka bija savā ziņā bremzējusi, jo tā teikt, negribās jau ķēpāties ar daudzām sīkām krājaizdeva sabiedrībām, vieglāk ir ar dažām lielām bankām. Bet es atgādināšu, ka krājaizdeva sabiedrība attīstība ir viens no LZS programmas punktiem. Mēs uzstājam uz to, ka bez garas un tādas gudras runāšanas Eiropas centrālos bankas gaitiņos ir arī daudz darba, kas jādara tepat mājās. Un krājaizdeva sabiedrība ilgstoši neatrisinājis jautājums, tagad ir sakustējies Saeimā. Viņš iet uz priekšu un tikai nevajadzētu atslābt līdz vasarai, vajag pieņemt regulējumu, kas ļaus kreditēt juridiskās personas, tātad mazo uzņēmēju darbību laukos. Bet jāskatās nākošie soli, lai krājaizdeva sabiedrības attīstītos, jo Latvijā kapitāls ir apmēram 30 miljoni krājaizdeva sabiedrība, kur pretī Lietuvā ir pār pa miljārdu, ja es nemaldos 1,3 miljārdu. Tā ir milzīga atšķirība un tā ir iespēja, kur mums ir jāiet uz priekšu un kas jāattīst. Tā kā kreditēšanā vēl daudz kas ir darāms. Vēl viens punkts, ko es vēlos akcentēt saistībā ar tautsaimniecību, ir zaļais kurs un vides aizsardzības prasības. Zemnieki, mežsaimnieki un kopumā Latvijas iedzīvotājs uzskata, mēs esam dabas draugi, kas novērtē Latvijas dabas unikalitāti un skaistumu. Un man par to nav šaubu, un es domāju, jums nevienam nav šaubu. Taču vides aizsardzības nesamērīgās prasības nedrīkst prevalēt par valsts drošības un attīstības interesēm. Valsts drošība, cilvēki, ekonomiskā attīstība ir pirmā vietā, un tikai tad varam ierindot vides aizsardzību un klimata pārmaiņas. Noslēgumā es akcentēšu, ka šis gads būs zīmīgs ar to, ka Latvijas iedzīvotāji vērtēs līdzšinējo arī pašvaldību domju veikumu iepriekšējos gados. Izdarīs savu izvēli pašvaldību vēlēšanās. ZZS un Latvijas Zemnieku savienība, kā šīs apvienības mugurkauls, ir politiskais spēks ar ļoti stiprām saknēm reģionos. Darbs valdībā un Saeimā mums ir devis iespēju demonstrēt līderību un izpratni par prioritātēm. Un partija ir tik stipra, cik stipri ir tās reģionālās nodaļas un cilvēki. Mēs ļoti lepojamies ar cilvēkiem reģionās. Jūs esat līderi, jūs esat savu pilsētu un novadu patrioti ar ambīcijām, un jūsu darbi runā paši par sevi. Jūs esat mūsu kampaņu vadītāji, mūsu politiskās sejas visā Latvijā. Un mūsu partijas spēks ir tieši šī saimnieciskā politika. Tas tā bijis partijas pirmsākumos un nav mainījies arī pašlaik. Nevelti ZZS uzticēta ar ekonomikas un zemkopības jomu. Un šie jautājumi sakārtot tā, kā veselīga augsne pārējo jomu attīstībai. Mēs izprotam vietējo iedzīvotāju vajadzības un spējam atrast risinājumus, lai pilsētas un novadi notiek jēgpilni un piepildīt dzīvi. Iedzīvotāji saņem visus nepieciešamos pakalpojumus un uzņēmēji attīst uzņēmēju darbību. Pašvaldību vēlēšanas ir katra Latvijas iedzīvotāja iespēja paust viedokli, izmantot savas demokrātiskās tiesības, izraudzīties savu interešu pārstāvību. Tādā veidā Latvijas iedzīvotāji piedalās lēmumu pieņemšanā par to, kādai jābūt pilsētai, novadām un kādiem mērķiem atvēlēsim publisko naudu. Starp citu, viens vēlētājs man nesen pienāca klāt un teica, Latvijā vajadzētu obligāti kā pienākumu, kā Šveicē, visiem uzlikt piedalīties vēlēšanās, lai dažādas marginālas partijas, prokremliskas, netiktu ievēlētas. Jā, bet mums politiķiem jāspēj paveikt darbs, un
Viņam jābūt pārākam par populistu lētājiem un bīstajiem solījumiem. Un noslēgumā mēs ticam Latvijai, tās brīvībai un izaugsmēm. Darbs dara darītāju, mums Latvijas Zemnieku savienības biedriem tas nozīmē turpināt mūsu partijas dibinātāju sapni par Latviju nacionālu, daļu un spēcīgu. Paldies!